pavisam nejauši tā sanācis, ka Tukuma literāta apvienības biedri arī iepriekšējos gados un 11 gados ir bieži braukuši uz Ukrainu, strādājuši tur par vēlēšanu novērotājiem, rakstījuši reportāžas no Ukrainas un arī piedalījušies Ukrainai veltītu grāmatu izdošanā un sagatavošanā, un, piemēram, šī te lielā grāmata Ukrainas vēsture. Tāpēc, protams, ka mēs piedalāmies Odesas literārā muzeja atbalsta lasījumos, maratonā, kas notiek apkārt visai pasaulē un ko organizē UNESCO radošo pilsētu tīkls, jo šogad arī Tukums ir iekļāvies pasaules literatūras pilsētu tīklā. Tā kā, protams, ka mēs izmantojam šo iespēju, lai palīdzētu Ukrainai. Все буде паляниця. Mani sauc Ināra. Serhijs Žadans, Mezopotāmija. Dienu Mario nosēdēja darbnīcā, ārstēja celi, gulšņāja uz dīvāna, ieklausījās balsīs, kas skanēja ārā. Skatījās uz apkārt izmētātajām mēbelēm, laida pirkstus pār vecu koksni, vilka nāsīs vecuma smārdu. Lielākā daļa to cilvēku, viņš domāja, kuriem ir piederējušas šīs lietas, sen aizbraukuši. Kaut kas dzina viņus prom no šīs pilsētas, lika pamest mājokli, iziet ārpus cietokšņa mūriem, pārpeldēt uz upes otru krastu un izzust plašumā. Kas viņus patiesībā veda? Varbūt posts un neveiksmes, varbūt nepieciešamība saprast, vai nespēja dzīvot tādos klimatiskajos apstākļos, kad pusgadu debesis sedz mākoņi un lieti, bet atlikušo pusgadu tevi dedzina ar melnu uguni. Dažs laidās prom, lai atrastu mieru. Cits gribēja no tā atbrīvoties. Kādu sauca ticības balss. Cits devās prom, sajustams briesmas. Kāpēc viņi nepalika, domāja Mario? Kā viņiem īstenībā trūka? Miera, drošības sajūtas, mīlestības. Mario iztēlojās, cik ilgs laiks viņiem bija vajadzīgs, lai pie tā nonāktu, cik daudz dažādām bēdām bija jāatgadās viņu dzīvē, cik vilšanās būs uzsūkušas viņu sirdis. Kāds no viņiem saņēma dūšu lēni un sāpīgi, kā cits viegli un nepiespiesti. Kāds ilgu laiku nejaudāja pats sev atzīties, ka jau ir gatavs atteikties no visa iegūtā un doties uz priekšu, pāri upei, starp svešiniekiem, tumsā. Viņiem bija jāatrisina kaudze jautājumu, jānokārto neskaitāmas darīšanas, jāatrod pārpircēji, jāsameklē pārvadātāji, jāatvadās no tuviniekiem, jāpaņem viss vajadzīgais, jāatmet liekais. Mēbeles bija liekas. Ar savām mēbelēm neviens labākas dzīves meklējumos nedodas. Tās pamet šeit, satrunēt un nomirt. Varbūt, domāja Mario, es arī varētu visu pamest un doties uz priekšu. Varbūt man izdotos sākt visu no sākuma, atrast savu vietu, sameklēt savu teritoriju. Es varētu kādu laiku mitināties lielpilsētās. Dzīvot starp tādiem pašiem bēgļiem, tvert savu izdevību, izmēģināt likteni, nekur nekavēties ilgi, doties tālāk uz to svētīto vietu, kur saule man virs galvas nekad nenorietēs, kur lietus līs manam mājoklim garām, kur zeme man būs mīksta un maize salda. Skaidrs, ka varētu, domā Mario. Bet ko lai iesāk ar to, no kā tādā gadījumā vajadzēs atteikties? Ko lai iesāk ar mammu? Ko iesākt ar koļu? Palikt ar viņiem diez kā negribējās, ņemt līdzi vēl jo vairāk. Kas ir svarīgāk, domāja Mario, visu atrast vai visu pamest? Labi, ka vienmēr ir izvēle, domāja viņš. Labi, ka viss atkarīgs no mums. Mani sauc Irīna. Es lasīšu Viktoras Ameļinas eseju Klusēšanas dienas grāmatu. Kara 14. diena. Ierodas draugi, kas izraujušies no bučas. Viņiem līdzi ir 3 bērni.
Viens zēns visu laiku klusē. Krievi viņu atradinājuši no runāšanas. Kara 21. diena. Prezidents paziņo, ka tagad mēs katru dienu 9:00 klusēsim. Vispār nacionālais klusuma brīdis par bojā gājušajiem Krievijas bruņotajā agresijā pret Ukrainu. Es brīnos. Es par viņiem klusēju daudz ilgāk. Mēs par viņiem klusēsim nevis minūtes, bet gadus. Kopš kara sākuma man uzradies klepus. Tas smacē nost, līdz ko mēģina pateikt kaut ko garu un jēgpilnu. Kāds stāsta, ka tas esot psihosomatiski. Kāds, ka tas tādēļ, ka guļ uz grīdas. Mana Ļuvivas dzīvokļu gultās un uz dīvāniem guļ bēgļi. Viņi saka, lai viņus labāk saucot par jaunajiem kaimiņiem. Par to, ka viņi ir bēgļi vai īslaicīgi pārvietotas personas, arī labāk klusēt. Pat tad, kad dīvāns ir atbrīvojies, kāds brauc tālāk uz rietumiem, es vairs negribu uz tā gulēt. Uz grīdas man ir vieglāk. Tāpat kā tiem, par kuriem es katru dienu klusēju, kaut arī viņi vēl ir dzīvi. Žēl, ka viņiem nemaz drusciņi nav vieglāk no mana klepus, no manas klusēšanas. Kara 40. diena. Draudzene stāsta, viņas paziņa izverota Krievu blokpostenī vēl 2014. gadā. Mana draudzene par to klusēja 8 gadus. Vai tad mēs visi arī tāpat nezinājām, kas ir okupācija? Kara 57. diena. Es atceros, ka apsolīju uzrakstīt eseju par karu. Lasu no Mariupoles izkļuvušās sievietes liecību. Viņa ir sporta skolotāja, taču man nav, ko viņas tekstam pielikt klāt. Varu, ja nu vienīgi brīdināt lasītāju, pat viņa klusē par kaut ko visvairāk neizsakām. Kara 59. diena. Es jau kuro reizi skaidroju māsacei Hersonā, kādēļ vajag evakuēties. Kurš viņu sagaidīs Kijevā, Ļuvivā, kādas ir iespējas ārzemēs. Viņa raksta, ka mūs visus mīl un lūdz viņu vairs neko neskaidrot, jo viņa paliek mājās. Atbildes vietā es viņai nosūtu bildīti, ok, proti klusēju. Es vairs nezinu, ko viņai teikt. Vēl aizvien viņai vaicāju, kā tev, taču šis jautājums un mūsu melīgi optimistiskās atbildes ir tāda pati klusēšana. Kara 60. diena, Lieldienas. Kristus augšām cēlies rakstu uz fronti, taču viņš klusē, klusē, klusē. Es negribu atgriezties tur, kur mācīs bērnus doties uz patversmi, kādam vēl šķita vaiprāts, taču nespēja atcerēties, kādi mēs toreiz bijām. Un neizdodas rakstīt par šo karu. Varbūt man jāpaklusē vēl mazliet. 1 minūti katru dienu 9 no rīta. Visu dzīvi. Tad es varēšu pastāstīt jums visu par kara stāvokli. Viktorija Ameļina tika nāvīgi ievainota Krievijas raķešu triecienā pie Krematorskas pilsētā 2023. gadā 1. jūlijā. Mans vārds ir Iveta, es lasījuši Serheja Žadana dzēju. Adata. Antons. 32 gadi, statusā norādīts, ka dzīvo ar vecākiem. Pārējais ticīgs, kaut uz baznīcu neiet, pabeidzis universitāti, no svešvalodām angļu. Strādāja par tetovētāju, bija savs rokraksts, ja tā var teikt. Cer viņa prasmīgajām rokām ar asu adatu bija izgājis neviens vien vietējo bars. Kad tas viss sākās, daudz runāja par politiku un vēsturi, sāka piedalīties mītiņos, sastrīdējās ar draugiem, draugi apvainojās, klienti pazuda, baidījās, nesapratāja, izbrauca no pilsētas. Cilvēku labāk var sajust pieskaroties ar adatu.
Adata dur, adata sašuj. Zem silta metāla tāds padevīgs ir sievietes ādas audums un tāds blīvs ir vīrieša ādas gaišais brezents. Pārgriez apvalku, izlied no ķermeņa sārtās asinis lāses, sit, iesit, eņģerspārnus padevīgās pasaules virsmā. Sit, tetovētāji, jo mums šī pasaule jāpiepilda ar jēgu, jāpiepilda viņa ziediem. Sit, tetovētāji, šo apmetumu zem kura dvēseles un slimības, tas, ar ko dzīvojam, kādēļ mirstam. Kāds stāstīja, ka viņu nošāva kontrolpunktā. No rīta, ar ieroci rokās, kaut kā nejauši, neviens neko nepaguva saprast. Apbedīja kopējā kapā, viņus visus tur tā glabā. Personiskās mantas atdotas vecākiem, status palicis nemainīts. Pienāks laiks, un kaut kāds nelietis noteikti uzrakstīs par to slavinošu dzēju. Pienāks laiks, un kaut kāds nelietis teiks, ka par to nav lēts rakstīt. Meklētājs. Ilgi viņu meklēju. Viņa numuru nomainīja, no pilsētas aizlēdās, sociālos tīklos neizmantoja. Caur draugiem atrast neizdevās, caur baznīcu arī ne. Bet pēc tam pati atrakstīja par lietām, par pārbraukšanu, par jaunajiem apstākļiem, par pierašanu. Izstāstīja par brāli. Domāju, tāpēc arī rakstīja, lai izstāstītu par brāli. Viņa nāvi. Laikam es nebiju pirmais, kam viņa to stāstīja, katrā ziņā ne pats pirmais. Reiz tik mierīgi rakstīja, viņiem trāpīja, viņa rakstīja visiem reizē viena zalve. Pēc tam mūsēji atgriezās, gribēja savākt kritušos, visvairāk bijis ar kājām. Katram ir jābūt 2 kājām, viņi tā arī likuši kopā, lai katram būtu 2 kājas. Vēlams viena izmēra. Brālis aizrāvās ar mūziku. Bija laba ģitāra, no viņa pastāvīgi to aizņēmās. Ko tagad ar to darīt, viņa jautāja. Es paņēmu, mēģināju spēlēt, pirkstus sagriezu, jo nepratu. Ļoti sāp. Aizvien nav sadzījuši. Marodieris. Draņķīga biogrāfija. No tādām biogrāfijām taisa Rīta ziņas. Viņais vecais nosala decembrī tukšā tramvajā, mammai problēmas ar cukuru. Nepabeigta tehniskā, 2 gadi grāmatvedība, joda izdedzināta rīkle, armatūras saplēsta auss. Par ko tu sapņoji visus šos gadus? Ko gribēji? Viss, ko viņš gribēja, atradās tuvīnajā tirzniecības centrā. Uzlaust to, it kā tas būtu zīmogi uz pāvesta vēstulēm. Man nekad viņš rakstīja. Nav bijis tik daudz naudas, lai nopirktu visu, ko vēlos. Vienmēr kaut ko atliku uz labākiem laikiem. Tikai tagad sapratu, ka labāku laiku nebūs. Arī tu esi te dzimis, arī tu zini, kā tas ir. Apkārto manis teikto. Dzīve ir nežēlīga un netaisna. Dzīve ir bezcerīga un īsa. Dzīve ir drulma un nelietīga. Tam, kam nekas nepieder, nekas arī nepiederēs. Tam, kam nav ko zaudēt, tas neko arī nezaudēs. Šeit sen jau neviens vairs negaida labākus laikus. Rāmu, klusējošu nāvi te neviens neatšķir no pārējām sievietēm. Labas sirds, slimas plaušas, dzīvo ar viņu, jo mīli, mirsti, jo dzīvo ar viņu. Paldies, ka raksti, viņš pateicis. Paldies, ka raksti. Nav par ko es atbildu. Tik tiešām. Nav par ko. Labdien, mani sauc Guna, un es lasīšu fragmentu no Andreja Kurkova romāna Pikniks uz ledus. 73. nodaļa. Naktī viņam nenāca miegs. Guļamistabas tumsā, klausoties Ņīnas mierīgajā elpā un jūtot viņas siltumu, viņš domāja par to ziņkārīgo cilvēku, kas interesējās par viņa dzīvi. Kas viņš ir? No kurienes? Kāpēc? Un tas dīvainais jautājums Soņai. Viņš to mīl vai ne? Palēnām viņa domās iekļuva satraukums, aizvien tālāk no viņa aizvedot mieru un miegu. Kāds noteikti viņas izsako, viņš domāja. Droši vien kāds izsako arī mani, gluži vienkārši es reti izēju ārā.
Censtamies nepamodināt Ņinu, Viktors izlīda no segas apakšas, uzvilka peldmēteli un izgāja uz balkonu. Patīkams dzestrums itin kā plūda no augšas, no zvaigznēm nosētajām debesīm. Guļošās pilsētas saspringtais klusums spiedās ausīs. Visi pretējās mājas logi bija tumši. Un lejā pagalmā uz nakti sastingusī ainava atgādināja aktieru pamestu teātra skatuvi. Nē, Viktors nodomāja, ja visā nopietnībā izsakotu, tad arī tagad kaut kur pie blakus ārdurvīm stāvētu automašīna ar izslēgtiem starmešiem. Viņš pārliecās pār apmali un paskatījās visgarām savai mājai un ieraudzīja 2 automašīnas. Pie pagrieziena atstātas uz celiņa, kas ved pie ārdurvīm. Tūlīt pat uzsmaidīja pats sev, tā jau var iedzīvoties vajāšanas mānijā. Atgriezās guļamistabā, bet tā arī neaizmiga līdz rītausmai. No rīta, sadzirdījis sevi ar stipru kafiju līdz aizskaitināta mundruma stāvoklim, viņš iegāja vannā un noskuvās. Pēc brokastīm Ņina ar Soņu sāka posties uz pilsētu. Uz kurien šodien, Viktors Ņinai pajautāja. Atkal uz hidroparku, viņa atbildēja. Tur ir labi, arī atrakcijas jau strādā. Tiklīdz Ņina ar Soņu izgāja no dzīvokļa, Viktors virtuvē pieplaka loga rūtī. Viņš vērīgi nopētīja pagalmu, pēc tam nolaida skatienu uz savām ārdurvīm. Sagaidīja, kamēr pa tām iznāca Ņina ar meitenīti, un atkal nopētīja pagalmu. Pamanīja, kā no soliņa pie pretējās mājas piecēlās neliela auguma drukuns puisis un nopakaļ Ņinai un Soņai lēnām devās uz pieturu. Nogājis 1,20 m, viņš apstājās un atskatījās. Pie viņa piebrauca Moskviča kombi, viņš iekāpa blakus šoferim un automašīna aizbrauca. Redzētā samulsināts, Viktors ātri apāva kājas un izgāja no dzīvokļa. Autobusa pieturā neviena nebija. Acīm redzot, autobuss nu pat bija aizgājis. Viktors apturēja garām braucošu automašīnu un pēc 5 minūtēm ar eskalātoru jau brauca lejā metro. Jo vairāk viņš domāja par šo dīvaino izsakošanu un iztaujāšanu, jo lielāks samulsums viņu pārņēma. Gan tas puisis tādā kā masveidīgā sporta krekliņā, gan automašīna, no kuras jebkurš asais čalis nicīgi novērstos, nevis kāpt iekšā. Tas viss Viktora prātā kaut kā nesaistījās ar to satraukumu un briesmu izjūtu, kas radās pēc tam, kad Ņina pa otram lāgam ieminējās par ziņkārīgo jauno resni. Un tomēr, lai cik dīvaini tas viss arī izskatītos, kāds patiešām Ņinu izsakoja, lai kaut kur pilsētā nospēlētu kārtējo nejaušo satikšanos un uzdotu jaunus jautājumus par viņu, Viktoru. Tātad kāds par viņu tik tiešām interesējās, un vienīgais, kas viņu varēja nomierināt, ka šajā mīklēnajā procesā trūka puišu treniņtērpos un skūtām galvām, kas braukā apkārt pavisam jaunos ārzemju automobīļos. Un ja tādu puišu šeit nebija, tātad Viktoram arī nebija no kā baidīties, tomēr mīkla palika mīkla, un to vajadzēja atminēt. Jau metro vilcienā viņš pieķēra sev pie domas, ka viņam patīk šī spēle, pareizāk sakot, patīk iespēja pašam noskaidrot situāciju. Viktors atguva pašpārliecinātību, itin kā katram gadījumam viņš vēlreizīti atcerējās par savu jumtu, kuru iemeslu viņš joprojām tā arī nebija sapratis. Taču, ja jau par to savulaik ar tik dziļu cieņu bija runājis gan Miša Nepingvīns, gan Sergejs Čehaļins, tātad tas bija Viktoru no kaut kā aizsargājis. Iznācis no metro, Viktors nogriezās pa labi un apstājās pie vertikāla stenda ar 20 saules brīļu. Pa kreisi no stenda uz salokām krēsliņa laiski sēdēja gadus 20 veca meitene, pati arī tumšās brillēs. Ilgi neprādodams, Viktors pielaikoja mazliet veclaicīgas lāsītes, pēc tam vēl kaut kādas made in Taiwan, beidzot izvēlējās brilles un par tām samaksājis uzreiz uzlika sev uz deguna. Gaisā smaržoja pēc šašlikiem. Lai gan bija darba diena, hidroparka tirzniecības laukumā bija samērā daudz ļaužu un vairums āru galdiņa bija dīgdienīgu cilvēku aizņemti. Viktors sameklēja brīvu galdiņu, pasūtīja kafiju un konjaku un tumšās brilles nenoņemot, pavērās visapkārt. Ņina un Soņa nebija redzamas, toties viņš pamanīja citu pazīstamu seju, gadus 40 vecu vīrieti, kuru vairākas reizes bija redzējis nopietnajās bērēs. Viņš sēdēja pie galdiņa blakus kafejnīcā kopā ar garu augumu daļu sievieti, kas bija ģērbusies visai īsā gaišzilā kleitā ar jostu.
Abi dzēra alu un mierīgi sarunājās. Dažas minūtes pavērojis viņus, Viktors atkal pavērsās visapkārt. Meitene viesmīle atnesa kafiju un konjaku un tūlīt pat palūdza samaksāt. Kad viņa aizgāja, Viktors iemalkoja konjaku, pēc tam kafiju un uz kādu brīdi aizmirsa par Soņu un Ņinu. Pēc 4 dienām varēs sūtīt projām Mišu, viņš nodomāja. Interesanti, kur viņi tomēr dabūja sirdi pārstādīšanai. Kādu pusstundu pasēdējis, Viktors aizstaigāja līdz laivu stacijai, pēc tam atgriezās pie metro un pārgāja uz hidroparka otru pusi, kur arī puduros bija izmētātas vasaras kafejnīcas. Sveicināti! Es esmu Imants, un šodien daži fragmenti no Ukraiņu nacionālā dzejnieka Tarasa Grigoroviča Ševčenka dzejas, kas ir rakstīta 19. gadsimtā, un sākumā nedaudz par Kremli. Klāt atkal dienas ļaunas drausmas. Pēc dzīves klusās rīta ausmas mēs atsvabināti tiecamies vēl nebrīvos, laust važas asās, bet raugi tautas asins plūst. Un karaļkroņi bendēm galvās, kā izsalkuši suņi ņirdz ap kaulu lasās. Jūs augsti mācītie, kas zināt svēto rakstu daili, no varas gaiteņiem līdz Kremļa torņu smailei, jūs zeltā tērti, tomēr kaili. Katrs gūst savu mūža daļu, savu ceļu platu. Dažs ceļ dzīvi, dažs to ārda, cits ar rīmes skatu glūna ap sevi vēl uz zemes, tādas vietas nav, kurus sagrābt, ko pat nāvei paņemt līdz kas savu. Kad es miršu, rociet mani stepē paugurēnā, kur man Ukraina vismīļā derās plašā ainā. Lai es redzu plašos laukus, Ņipro upi un tās kraujas, lai es varu klausīties, kā bankas krācēs raujas. Kad no Ukrainas tās aizraus zilā jūras miglā ienaidnieka asins, tad cēlies gaitā žiglā, traukšos atstāt kalnus, laukus, pielūgt Dievu īstu. Kamēr noticis tas nav, Dievu neatzīstu. Aprociet un sacelieties, važas saraut ziniet, ienaidnieku asins lāsēm, brīvo zemi aprasiniet. Arī manim brāļu saimē, lielā, brīvā, jaunā, veltiet kādu klusu vārdu, nepieminiet ļaunā. Šķiet neticam, ka tas ir rakstīts gandrīz pirms 200 gadiem. Доброго дня, мене звати Оксана Пугачова, я з України, зараз мешкаю в Латвії, місто Тукумс. Читатиму заповіт Шевченка. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милій, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину, і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте помянути незлим, тихим словом. І ще один вірш Шевченка називається «Катерина». Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі – чужі люди, роблять лихо з вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе, свою долю там занапастила. Сидить батько кінець стола, на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився. Коло його стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє доні. Що весілля, доню моя? А де ж твоя пара? Де світилки з друженьками, старости, бояри? В Московщині, доню моя, іди їх шукати, та не кажи добрим людям, що в тебе є мати.
Проклятий час, годиненька, що ти народилась, якби знала до схід сонця, була б утопила. Mani sauc Ināra, Sergijs Žadans, internāts. Interesanti, kas šeit dzīvojas? Paša aplūko izpostīto mājokli. Virtuvē virs galda ir pērngada kalendārs, lielajā istabā, kur viņi sēž un sildās, no sienām nokarājas izbalējušas tapetes. Koka grīda, stūrī greiza metāla gulta. Uz tās malas sēž 3 sievietes, tumšas kā koki ziemā. Ap gultu ir saplēsti spilveni, to ir vairāki, mazi. Acīm redzot, gultā gulēja bērni. Kāds ienāk no ārpuses, izbraucas tuvāk ugunī. Cits sasildījies un paēdis no savām ceļa somām un kuļķenēm, aiziet lietū. Es negribētu, domā paša, lai mūsu mājā reiz sapulcētos šāda mīlīga kompānija. Pētīt citu cilvēku iedzīvi ir kā šķirstīt citu cilvēku pornožurnālus. Nekad nezini, ko labāk nevajag aiztikt. Bet te visa dzīve izgriezta uz āru kā kabatas. Īstenībā kā internātā. Neko nevarēsi noglabāt, viss izlikts apskatei. Arī tapetes, arī spilveni. Un simtiem nepazīstamu cilvēku iet cauri tavai dzīvei, neatstājot tajā nekādas pēdas. Dedzina citu mēbeles, nezinādami, kurš šajā brīdī dzīvo viņu pašu mājās. Varbūt arī tur kāds kurina krāsni ar viņu bibliotēku. Jātaisās, ka tiekam, domā paša, iespējami ātrāk jātiek uz mājām. Sencītis tur droši vien ir prātā sajūtas aiz bailēm. Un vispār arī sīkajam nāktu par labu, ja viņš šo visu neredzētu. Sasildījies, paša jautā, normāli. Atbild sīkais. Laiks doties, negribēsies iet pa tumsu. Sīkais pieceļas, piemet ugunī krāsotu dēļu. Liesma uzreiz nolaiza veco saplaisājušo krāsu. Sievietes sēž, nenovērš acis no uguns un nesaka neko. Baidās pateikt, ko lieku. Tikai neviens jau viņās neklausās. Kuram to viņu lieko gan vajag? Nikolais Gogolis. Stāsti. Soročinu gada tirgus. Nebaidies, māmiņa, nebaidies. Dārgos zābakus apaunies, visus skauģus zem kājām mīdi, lai tavi pakavi nošķindētu, lai tavi naidnieki nepīkstētu. Kāzu dziesmu. Glīto zodiņu dēlnā atbalstījusi, paraška nogrima domās. Viena pati istabā sēdēdama. Daudz sapņu vijās ap gaišmataino galvu. Reizums pēkšņi liekas smaids paplauka uz viņas sārtajām lūpiņām un tāda kā prieka jūsma sarāva uz augšu tumšās uzacis. Tad atkal uzpeldējis domu mākulis, lika tām noslīgt pār spulgajām brūnajām acīm. Un ja nu nepiepildās tas, ko viņš solīja, viņa čukstēja, it kā šaubīdamās. Un ja nu mani nemaz neizdod, ja? Nē, tā nebūs. Pamāte dara visu, ko iedomājas, vai arī es nevaru darīt, ko es gribu. Stūrgalvības arī man netrūkst. Cik viņš gan jauks, cik brīnišķīgi kvēlo viņa melnās acis, cik mīļi viņš saka, paraša dūjiņ. Kā viņam piestāv baltā svīta, tikai josta derētu košāk. Lai gan es viņam noaudīšu, kad aiziesim dzīvot jaunajā mājā. Neiedomāties to prieku, viņa turpināja, izvilkus no azotas mazu ar sarkanu papīru aplīmētu spogulīti, ko tirgū bija nopirkusi, un ar slēptu prieku tajā ielūkojās. Ja es tagad pamāti kaut kur satikšu, ne par ko labdienu nedošu. Lai viņa kaut pārsprākst. Nē, pamāte, gana esi savu pameitu bukņījusi. Nu, pietiek. Drīzāk smiltis uz akmens sazels un ozols nolieksies ūdenī kā kārkls. Nekā es noliekšos tavā priekšā. Jā, pavisam piemirsu,
jāpielaiko sievas mice, kaut arī pamātes. Kā tā man piestāvēs? Viņa piecēlās, turēda ap rokās poguli un galvu pret to noliekusi uzmanīgi pagājās pa istabu, it kā baidīdamās pakrist, redzot zem kājām nevis grīdu, bet griestus, un zem tiem saliktos dēļus, no kuriem nesen bija nogāzies popa dēls, un plauktus ar tajos sarindotiem traukiem. Ko gan es patiešām tīri, kā mazs bērns viņa iesmējās, baidos solis spērt, un sāka cirst kājas pret grīdu, arvien drošāk un drošāk. Beidzot viņas kreisā roka noslīga un iespiedās sānos, un viņa turēdam labajā rokā spoguli, pakaviem šķindot, sāka dejot, dungodam savu iemīļoto dziesmiņu. Koši zaļo ziemcietīti, zemu nolieciesi, bet tu mīļo melnacīti tuvu piespiediesi. Koši zaļo ziemcietīti, noliecies vēl zemāk, bet tu mīļo melnacīti piespiedies vēl tuvāk. Šai brīdī Čereviks pabāza galvu pa durvīm un ieraudzījis meitu ar spogulīti rokās dejojam, apstājās. Ilgi viņš lūkojās, smiedamies par meitas neparasto untumu, domās nogrimusi, tā likās nekā nemanīja, bet, kad Čereviks izdzirda pazīstamās dziesmas skaņas, visas dzīsliņas viņam ietrīsējās, lepni rokas sānos saspiedis, viņš panācās uz vidu un laidās pietupus, aizmirsis visas savas darīšanas. Kūma skaļie smiekli lika viņam abiem satrūkties. Kur jauki tēvs ar meitu paši vien te kāzas uzrīkojuši. Nāciet jau drīzāk, līga vainas klāt. Pie pēdējiem vārdiem Paraška pietvīga sārtāk par sarkano lentu, ko bija apsējis ap galvu, bet bezrūpīgais tēvs atģidās, kā labi ienācis. Meit, iesim nošāk. Hirvju uz priekiem, ka es pārdevu ķēvi, aizlikās, viņš stāstīja, tramīgi apkārt lūkodamies. Aizlikās sapirkties sev rindukus un visādas panskas, tā kā līdz viņas atnākšanai vajag fiksi visu nodarīt. Meiči nepaspēja pārkāpt pār slieksni, kad jūta, ka viņus atver rokās baltajā svītā ģērbies puisis, kas ar veselu ļaužu baru bija gaidījis ārpusē. Dievs svētīs, sacīja Čereviks, likdams viņiem rokas kopā, lai dzīvo priekā, lai netrūks nenieka. Tobrīd drūzmā atskanēja klaigas. Drīzāk es pārsprākšu un ne šito pieļaušu, kliedza Solopīta dzīves biedri, ko ļaužu pūlis, smiedamies stūm atpakaļ. Netrako, sievu netrako, augstasnīgi noteica Čereviks, redzēdams, ka pāris spēcīgu čigānu tur hirvju aiz rokām. Kas padarīts, padarīts. Grozīt man netīk. Nē, tā viss nebūs, kliedza hirvji. Taču neviens viņā neklausījās. Vairāk dejotāji pāri, apstāja jauno pāri, izveidoja ap to necaurējamu kustīgu loku. Dīvainas, neizskaidrojams jūtas būtu pārņēmuši skatītāji, redzot, kā vijolnieks parausta vadmalas svītā garās ūsas švītīgi uzgriezis, ar vienu loka vilciņu visu pārtvēra. Gribot, negribot, visi kļuva vienprātīgi un saderīgi. Cilvēki, kuri īdzīgajās sejās šķiet savu mūžu nebija pavīdējis smaids, tagad grozījās kājas piecirsdami, plecus trīcinādami. Пейзаж з пам'яті Ліна Костенко. Ледь торкаю слово аквареллю, рев'яний ранок, тиша, парапет. З кленового туманного тунелю виходить Рильський, майже силует. Різьба по небу, дерево черлене, я теж з туману обрисом з'явлюсь. Він сумно дивиться на мене. Хто я така? Чого я так дивлюсь? А я дивлюся. Я хвилююсь трохи. І розминулись. Тільки силует. Оце і все. Зустрілись дві епохи. Дурне дівчатко і старий поет. Кружляє листя і не чутно кроків. Пейзаж
котрому років. І ще один твір. Іван Нечуй-Левицький «Над Чорним морем». Був май 1880 року. Були перші дні мая, але над Кишиневом вже повіяло літнім теплом. Кишиневський міський садок сливе суспіль увесь засаджений акаціями. Тільки що розвивався і стояв у всій майській красі. Садок світився зверху донизу. Через дрібчастий молодий лист акацій сонячне проміння сипалось, як через мітку, і пронизувало кожну гілку, кожен листок. Садок блищав і лиснів, обсипаний ранньою росою, освічений сонцем, неначе сміявся і радів, що настала весна. Ранком одного дня на Пушкінській алеї старих акацій на лавці сиділи дві панни-приятельки і товаришки по гімназії – Саня Навроцька та Надєжда Мурашкова. Ідучи на службу через садок, вони раз у раз сходились зранні в садку і гуляли по алеях. Надєжда Мурашкова служила в банку, а Саня Навроцька давала лекції в женській єврейській школі не для заробітку, а ради принципу космополітизму, щоб допомогти найбільш пригнобленій нації, найбільше пригніченій жінці. Обидві панни були в одинакових темно-сірих сукнях, в одинакових білих вкладчастих комірцях і легких літніх солом'яних капелюшках. Вони убрались в той простий убір, неначе змовились. То був убір їх панянського кружка. В їх на руках не було рукавичок. Дякую за увагу. Всього найкращого. Україна переможе. Tukuma lasījumus mēs noslēgsim ar Serhija Žadana romāna Džess pār Donbasu mazu fragmentu. Pa pacelšanās joslu piloti soļoja turp, kur tukši un skanīgi gaidīja angāri, un gaiss tajos stāvēja tumšs kā upes ūdens slūžās. Un kad viņu balsis jau bija nozudušas aiz ēkām, kad mehāniķi nometuši pasta maisus turpat uz asfalta izklīdi pa garāžām, pieskandinot tās ar smiekliem un klaigām, tie pēdējie arī beidzot bija tikuši līdz joslai un izstūmuši kukurūzņiku no biezajiem kviešiem, atstāja to tieši pretī administrācijas ēkām. Viscaur aplipusi ar zāli un zirnekļu tīkliem, saules izsvalinātā un sausumā izkaltētā mašīna sastinga pacelšanās joslas vidū, kā svārstīdamās, uz kuru pustē lidot, uz kuru pusi, pa kādu maršrutu. Tad pēkšņi kaut kur dobjējā lidmašīnas klēpī atskanēja neatlaidīga švīkstoņa, it kā tur iekšā kāds visu laiku atsistos pret apšuvumu, meklējot izeju. Lidaparāta durvis ar troksni atsprāga vaļā, un no melnajiem smacīgajiem dziļumiem ārā, spožajos saules staros, palēkdamās izskrēja rudas lapsas un melni kaķi, izlidoja baloži un gārņi, izlēca upes krupji un kā bumbieri izbira sikspārņi. Un visa šī lidojošā pieklīdusī fauna, kas bija slēpusies uz borta, mokoties karstumā un sutā, metās kurais prom no elles mašīnas, prom no visām šīm gaisa bedrēm, kas tikai dzīvnieciņu dvēseļu dēļ bija izraktas pierobežas debesīs. Paldies par uzmanību. Slava Ukrainai! Thank you for the attention. Glory to Ukraine.